Ko sveiks, Arcam? Sveiki. Sveiks. Šodien parunāsim ap vispār MS, kas tas tāds ir, un galvenokārt gribētu vairāk iepazīt tevi. Mēs jau iepazināmies aizkadrā, un arī, kamēr gatavojāmies šī podkāsta ierakstam, jau vairāk sapratām. Un tu priekš manis atklāji patiešām tādu jaunu pasauli. Kaut arī es esmu redzējis šāda veida tērpus, ja, un ka viņi ir pielietoti vispār sportā, jo pats arī aktīvi nodarbojos ar sportu un tā. Bet šis ir kaut kas jauns, es domāju, jo īpaši Latvijā. Neskatoties uz to, ka tu minēji, ka tu jau ar MS nodarbojies kopš 17. gada, jā? No 2017. gada, jā. No, jā. Tāpēc iziesim cauri vispār, kas tas ir, kam tas varbūt ir paredzēts, kam, ja gadījumā saskarās dzīve ar kādu problēmu fizisko, ar ko var tieši varbūt uzlabot MS, tad nodosim informāciju, hei, jums tas ir galvenokārt un mērķtiecīgāk. Bet sākam ar tevi. Kā tu vispār nonāci līdz fitnesam? Ja, jo visticamāk, tad, kad tu varbūt mācījies vai trenējies, gāji kursus vai skolā, tad diez vai tu domāji, ka tu izmācīšos un es kļūšu par MS treneri. Jā, tas ir viena no manam mīļākajiem storijiem, teiksim tā, kā aiziet. Jo bija tā, ka es mācījos Anglijā. Un, kad es biju 3. kursā, man bija es nezinu, kaut kādu, vai tu var nosaukt par kaut kādu depresiju vai kaut ko tādu. Es gulēju gultā savā istabā un nevaru saprast, ko man darīt tālāk. Ja? Jo it kā es jau tagad, nākamgad pabeigšu savu diplomu, bet es nezinu, ar ko nodarboties. Jo ko tu studēji? Man bija business administration. Vispār nesaistīts. Vispār okay, nebija saistīts, bet pats es nodarbojos ar sportu visu savu mūžu. Un pēkšņi bija tāda ideja, ka man gribas, lai man būtu sava studija, kur es taisu kaut kādu sportu. Un tas bija kā tāds flashbacks. Es zinu par to, ka man tas būtu forši. Bet tajā pašā laikā es nevarēju to savienot. Jo, come on, tu tagad esi Anglijā, tu mācies uz business administration. Un, kā tas var būt saistīts, jā? Divas sports. Sports man patīk, ar sportu es nodarbojos un viss ok, bet tas it kā nevarētu būt saistīts, bet es kaut kur ļoti dziļi zināju, ka tas ir ļoti būs forši, ja, ka to var izdarīt. Un tas bija tikai par sportu un par sporta studiju. Iedoma bija tāda, ka man ir sava studija un es tur taistu privātus treniņus. Viss. Tāda bija tā kā es nezinu, kā tā vīzija. Vīzija, jā, tieši tā. Un tāda vīzija man bija. Un viņa bija kā tāds flash. Punkš, viņa ir, es to redzu, un viņa tā pazūd. Un viss. Un tā tas bija. Un tajā pašā laikā bija tā, ka man liekas, ka tad, kad es jau teicu, kad es gulēju gultā kādu nedēļu, ja. Un vienu brīdi es atveru savu datoru un saku googlēt kaut ko par fitnesu, par kaut ko, un šeit parādījās EMS. Es to atceros kā tagad, ja? Ka šeit parādījās tas kostīms. Un kad es to ieraudzīju, es uzreiz padomāju, cik būtu forši, ja mums Latvijā būtu tādi kostīmi. Šāds koncepts, kaut kas jauns. Jā, tieši tā. Es tā padomāju tajā brīdī. Un tas bija arī kaut kas trakums, ja? Jo es tagad sēžu šeit, Latvijā, kostīms, studijā, tas kaut kas vispār nereāls tāds izskaties man. Bet, principā, kad es ieraudzīju, es uzreiz sapratu, ka tas forši. Jo redzi ir tā, ka cilvēki dalas uz inovatoriem un konservatoriem. Ir cilvēki, kuri, kad viņi redz kaut ko jaunu, kaut ko viņam liekas tas interesanti, un viņš grib to uzreiz izmēģināt. Bet ir cilvēki, kuri ir konservatori, viņi gaidīs, kamēr visi izmēģinās, un ja tas būs ok, tad tikai pēc tam viņi ies to taistu. Un es 100% esmu inovators, un man patīk viss tas jaunas lietas, un kad es ieraudzīju, ka ir sports un ir EMS, es tāds, wow, super forši, es gribu. Kaut kas jauns mēģinām. Jā, kaut tajā brīdī es biju students, un man nebija ne līdzekļus nekā, lai uztaisītu šeit studiju un vēl nopirktu EMS. Es nezināju, cik tas maksā un tā tālāk.
Bet uzreiz, kad es ieraudzīju, tas bija wow, es gribu. Tad kādi bija nākamie soļi? Tu 3. kursa students, jā, saproti, hei, vai tas ir patiešām tas, ar ko es gribu saistīt savu dzīvi, jā, un tad tas tā kā nonāca līdz to, ka tomēr... Es tad aizmirsu. Es to ieraudzīju, bet tagad, kad tu jau skaties uz to, skaties uz to kā uz pagātni, tu to redzi kā tādu ceļu, jā. Bet tajā laikā tu to nesaproti, jo šeit ir tāds flashbacks, tu redzi, ka tu gribi nodarboties ar sportu savā studijā, šeit tu redzi EMS, ka tas ir kaut kāda interesanta lieta. Un tikai, kad pagāja laiks, es to visu savienoju, un tas bija kā tāds, interesanta lieta. Jo tajā laikā, kad es atbraucu uz Latviju, es jau aizmirsu par to EMS un par sportu arī, jo es pabeidzu savu diplomu, un man bija ideja, ka es gribu, kādreiz man bija tāda ideja, ka es gribu būt strādāt bankā. Nezinu, kāpēc. Bija tā, ka wow, tur būtu forši. Un, kad man bija tas diploms jau manas rokas, es sapratu, ka ar šo diplomu es 100% varu dabūt vietu bankā. Tā, es nezinu, ka gištaļt. Tā kā var to nosaukt tā. Jā. Ka tev ir kaut kāds punkts, tu nezini, kāpēc, bet tev vajag to izpildīt. Un kad es dabūju, tā īsi sakot, kad es dabūju to bankas vakanci, es pēc pusgada sapratu, ka es nevaru sēdēt. Man vajag staigāt, kaut ko darīt. Kaut ko aktīvāk. Jā, aktīvāk un tā tālāk. Jā. Un es sapratu, ka šeit es negribu būt. Pirmkārt, kad es iegāju banka, mana galva bija tā, ka, kad tu strādā banka, ir viena bilde, kad tu strādā banka, bet kad tas jau bija realitāte, tu saproti, ka tas nav to, ko tu gribēji. Vispār, kas nepiepilda. Jā. Un tev vajag sēdēt 8 stundas, un es sapratu, ka es negribu strādāt bankā, es gribu kaut ko aktīvāku. Un tad es atradu sev nākamo darbu, un kad man jau bija nākamais darbs, tas bija saistīts ar IT management. Tur vajadzēja pārdot lielus risinājumus bankiem, kaut kādām kompānijām, lielām e-commerce kompānijām un tā tālāk. Un tur jau es varu visus pats regulēt, pats menedžēt. Kad es gribu, es varu sēdēt ofisā, taisīt vizītes, kad man vajadzēs, es varu aiziet uz kaut kādu tikšanos un tā tālāk. Tas jau bija tuvāk. Bet tomēr tolaik es arī sapratu, ka tas nav to, ko es gribu. Jā, tas nav tas. Un paralēli es sāku mācīties trenera kvalifikāciju. Jā. Kur tu mācījies? Es Latvijas Sporta Federācijā. Federācijā. Okay. Jā, tur ir kursi. Jā, tieši tā. Un paralēli es sāku mācīties. Un tā, ka es jau nodarbojos ar savu sporta veidu. Ar ko tu nodarbojies iepazīstināts? No sākuma es nodarbojos ar jauktu cīņu. Bērnībā es nodarbojos ar boksu. Un tagad, pašlaik, es nodarbojos ar džudžitsu. Tas viss ir saistīts un viss ir tā, ka ļoti tuvs. Nu, tad noteikti šis ir kaut kas aktīvāks nekā par ofisa darbu. 100%. Jā. Un tā kā paralēli es jau sāku mācīties uz trenera, ka es jau teicu, ka viss tas ceļš ir saistīts. Kad es ieraudzīju to, kad es biju Anglijā, es ieraudzīju EMS, un tad man bija tā doma, ka es gribu dabūt sev studiju. Un kad es sāku mācīties sporta trenera certifikātām, es strādāju Rūpniecības ielā. Jā. Un Vilndas ielā es ieraudzīju, ka ir fitness studija, EMS fitness studija. Jau esošā? Jā. Un es tāds, labi, es gribu tur strādāt par treneri. Es ierakstīju, man neatbildēja, pēc tam es otru reizi ierakstīju, vai trešu, nezinu, ceturto, kādu, jau šeit. Come on. Tīvas, paralēli. Meklēt, jau ir. Jā, un es tāds, es gribu šeit strādāt. Un tā uz 4. man liekas, reizi man piezvanīja. Mēs uzreiz ar to saimnieci sarunājam visu. Sarunājam, kā es strādāšu.
Un pēc kāda ļoti, ļoti īsa laikā sanāca tā, ka viņa mūs visus savāca trenerus. Mums bija 3 cilvēki, man liekas, un viņa teica, ka viņi visus atlaiž. Es nezinu, kāpēc viņi varbūt bija tur savas kaut kādas problēmas vai kaut kas tāds, jā. Bet man liekas, ka es tagad, ka man jau ir bērns, es tagad sapratu, jā, ka viņai tad piedzima otrais bērns. Un sanāk, ka viņai bija 2 studijas, un viena no tām studijām viņa uzreiz... Jā, viņa aizvēra visticamāk vienkārši, jo nepietika laika un spēka. Jā, un es to tagad sapratu, jā, bet paši to laiku man liekas, ka ok, labi. Un mums ar viņu bija ļoti labs tāds kontakts. Es viņai teicu, ka arī viņa man piedāvāja, ja? Vai tu negribi paņemt sev šo studiju, kas jā, tieši tā. Tur nebija klientus, tur nebija nekā. Ja? Tur bija tikai tas aparāts EMS, ne šitais, jo šie jau ir jaunāki. Un tad bija tāds... Kurš tas ir gads? Tas ir 16. 17. gads, jo 17. gada vasarā es jau sāku strādāt šajā studijā Vilndas iela. Un pašlaik, līdz šodienai, esmu gandrīz tur, jā. Okay. No sākuma Vilndas 1, tagad Vilndas 3. Tad tur ir lielāka telpa. Lielāka telpa. Tātad patiešām atradi sevi, un šobrīd jau vairāk gan jau nevar iedomāties dzīvi bez MS un aktīva sporta. Es to redzu tā, ka EMS palīdz man palīdzēt cilvēkiem ar ķermeni. Ja? Jo ir vēl viena lieta, ja, kas man ir iekšā, tas ir par dvēseli, bet tas būs cits stāsts. Ja? Jo EMS tas ir 100% par ķermeni un par to, kā ātri dabūt un atgūt tonusu muskuļiem, kā atgūt enerģiju. Ja? Jo pēdējos 2 mēnešus es dzirdu no klientiem, ka viņi paši saka, ka man ļoti patika EMS, tāpēc, ka es pēc treniņa jūtos ļoti labi. Tev pacelas enerģijas līmenis. Tu jūties tā kā, es nezinu, varbūt tas ir dēļ ziemas vai dēļ tā, ka cilvēkiem enerģijas līmenis krīt pēc treniņa vai varbūt pēc EMS, ja ir tā, ka tev ir daudz spēka, tev gribas, nezinu, dzīvot, elpot un tā tālāk. Nē, noteikti sports ir tas, kas iedod to kopējo tonusu, jā, un jebkurā situācijā tev ir labi vai tev ir slikti dzīvē, tev ir jādodas kustēties. Tāpēc tu jau sāki aizskart momentu, ka cilvēki jūt izmaiņas, jūt labāku vienkārši pašsajūtu, bet pastāsti, kā tad MS strādā? EMS tas ir elektromuskuļu stimulācija, ja? Un no sākuma EMS bija izmantojams kosmonautiem, kad viņi atlidoja uz Zemes, un viņam muskuļiem vajadzēja tādu kā rehabilitāciju. Yeah. Jo muskuļi tur nestrādā, tur nav gravitācijas, un muskuļiem ir jāstrādā. EMS palīdzēja to taisīt, un tas bija pats sākums. Man liekas, ka tas kādus gadus 50 atpakaļ bija, vai varbūt pat 60 gadus atpakaļ. Pēc tam EMS aktīvisti sāka lietot rehabilitāciju cilvēkiem pēc traumām, pārsvarā sportistiem. Yeah. Pēc tam sportisti sāka lietot EMS, un jau kādus gadus 15 EMS ir izmantojams kā fitness. Un kā darbojas EMS? EMS darbojas ar frekvenci. Tas ir frekvence, kura iedarbojas uz taviem muskuļiem. Fokusēti. Jā, teiksim tā. Jā. Kad cilvēks nāk uz zāli, viņš, piemēram, pacel hanteles, un tas hanteles sasprindzina mūsu muskuļus. Mēs gribam, lai mēs gribam, piemēram, pacelt hanteli, mēs celam to hanteli, un mūsu muskulis sasprindzinās. Tā sasprindzināšana EMS-am ir tā frekvence. Un frekvence tas ir cik reizes 1 sekunde saraujas tavs muskulis, ja mēs runājam par EMS. Ja? Jo frekvence principā ir tā darbība 1 sekunde. Kas notiek? Un EMS frekvence ir no 1 līdz konkrēti šiem kostīmiem ir no 1 līdz 100 frekvencēm 1 sekunde.
Un, ja mēs salīdzināsim to ar zāli, kad tu, piemēram, tu paņemsi hanteles 4-5 kg. Yeah. Un 1 sekunde tu taisi vienu tādu kustību. Kad uz tevim ir EMS kostīms, tu taisi līdz 80 tādiem reizēm 1 sekunde ar visu savu ķermeni. Viņš tā kā palielina to konkrēto daudzumu. Jā, viņš gan palielina, gan sasprindzina. Un tas, jo impulsam ir frekvence un dziļums. Un jo dziļāk iet tas EMS impuls ar elektromuskuļu stimulācijas impulsu, jo vairāk muskuļi iedarbojas. Un jo vairāk tev muskuļi strādā, jo fiziski EMS ir tieši tas pats kā darbība zāle. Tev terējas enerģija, tev saraujas muskuļi. Un tā muskuļu saraušana, kā es jau teicu, ja viņa var būt līdz 100 reizēm 1 sekunde uz visu tavu ķermeni. Nevis tikai uz rokām, ja? Vai uz kājām. Kā parasti ir tā, ka, kad mēs ejam uz zāli, mums ir kāju diena, mums ir tur roku diena, muguras diena un tā tālāk. Šeit ar EMS tev visu ķermeņa dienā vienlaicīgi, ja? Jo EMS impulsi iedarbojas vienlaicīgi uz visām zonām. Nu jā, to, ka tas ir fokusēti uz konkrēto muskuļu grupu. Un cik saprotu, tad tas var saīsināt vispār kopējo treniņa laiku. Jā, tas saīsināja treniņu laiku līdz pat 3 reizēm. Sanāk, ka parasti klasiski EMS nodarbība notiek 20 minūtes. Pēc tam mums 10 minūtes ir EMS masāža. Relaksējuša vai anticelulīta vai limfodrenāža. Pusstunda? Jā. Pusstunda. Wow. Jo redzi, kāpēc tas, un tas ir fiziski. Es visiem cilvēkiem saku, ka tas nav kaut kāds brīnums vai... Jūsu vietā, kas izdarīs, jā? Jā, tā nav. Tā nebūs, un diemžēl tā nav, bet cilvēkiem liekas tā, ka, kad viņi dzird par EMS, viņam liekas, ka tas ir lazy training, jā, tas ir domāts tiem cilvēkiem, kuri neko negrib darīt. Un, bet kad cilvēks atnāk uz EMS, pirmas 10 minūtes viņš trenējas, viņš jau saprot, ka tas nebūs viegli. Jo tas ir ļoti grūti. Tas ir tikpat grūti, kā, piemēram, trenēties 2 stundas sporta zāli. Normāli tā trenēties. Tas nozīmē, ka pēc idejas 2 stundu treniņu mēs samainām uz 30 minūšu. Mēs iekonomējam laiku. Bet, laikam, šeit nav pat fokus par laiku, bet par to kvalitāti, kā viss notiek. Sanāk tā, ka tu 30 minūšu laika saņem gan treniņu, gan masāžu un tādu kā anticelulītu vai limfodrenāžu procedūru. Wow. Un tā masāža var būt arī dziļa. Ja, piemēram, ja cilvēkam ir problēmas ar muguru, tad EMS masāžas daļa, viņš iedarbojas daudz dziļāk mūsu dziļajos muskuļos, un viņš tos iedarbina. Un parasti ir tā, ka ja cilvēkam ir problēmas kaut kādas ar muguru, tad EMS ļoti labi un ātri palīdz tos risināt. Ja? Jo viņš ļoti dziļi iedarbinās un ļoti dziļi iedarbojas uz mūsu muskuļu slāniem. Jā, jo mums ir arī dziļie muskuļi, par kuriem visbiežāk sportoja, daudz aizmirst. Jā. Jo viņi tieši ir tie, kas notur, un tad tikai sāc būvēt spēku, ja tev dziļā muskulatūra nav kārtīgi pastrādāta un nostiprināta, tad nekas tālāk neattīstīsies. Šeit ir tā, ka cilvēkam, kurš nodarbojas fitnesa zāli, viņam vēl ir jāzina, kā iedarbināt tos dziļos muskuļus. Jā. Šeit ar EMS tev nav jādomā par to. Tu atnāc, tev ir treneris, tev ir kostīms, un galu galā pēc 20 minūtēm tu saņem jau tādu 100% treniņu visiem taviem muskuļiem, vai tieši tam zonām, kurus tu gribi pastrādāt vairāk. Ja, piemēram, tev vairāk gribas uz gurniem pastrādāt, tad mēs varam ielikt to impulsu vairāk uz gurniem. Ja tev ir muguras problēmas, ja mēs varam vairāk uz muguras pastrādāt, un tā paša nodarbība ir ar ļoti tādiem vienkāršiem un viegliem vingrinājumiem. Bet tajā paša laika, kad tu taisi tos vienkāršus, piemēram, tur pietupienu, ja tu taisi, tajā paša laika, kad tu taisi pietupienu, tev ir tāda sajūta, ka uz tevi sēž vēl viens tu. Jā. Jo muskuļi saspringzinās
un tev ir jādarbojas it kā pret saviem muskuļiem. Un to nav iespējams pastāstīt, jo kamēr tu nebūsi izmēģinājis. Jā, tieši tā. Jo par to es arī saku, jo man ļoti patīk, kad cilvēks atnāk uz EMS uz pirmā reizi. Jo pirmā reize cilvēks nezina, kas ar viņu būs, kas notiks vispār. Un pats galvenais, ka tas nav iespējams paskaidrot, kādas tev ir ķermeņa sajūtas, kad iedarbojas EMS. Es kādreiz gribēju uzprasīt, ko tad cilvēks īsti sajūt un kādas ir viņa sajūtas pēc pirmā treniņa. Pēc pirmā treniņa parasti ir tā, ka cilvēks atnāk, viņam pārsvarā ir bail, jo viņš nezina, kas tas ir. Ja? Bet tajā pašā laikā, piemēram, draugs jau viņam teica, ka ir forši atnāc, bieži tā notiek, ja, ka cilvēks atnāk un atved savu draugu vai draudzeni kopā, un parasti ir tā, ka cilvēki nesaka. Klients jau pie manis trenēs, mēnesi, ja, un tad viņš atved savu draugu un viņam saka, ka, ok, mēs ejam uz EMS, tur tevi sits ar elektrību, ja, piemēram, ja. Viss cilvēks atnāks, kad cilvēks atnāk, viņam ir bail, tu redz to. Yeah. Un tev vajag paskarot cilvēkam, ka viss kārtībā, tevi neviens nesitīs ar elektrību, ja. Šeit ir impulsi, šeit ir pats galvenais, ja. Tas nav kā elektrība, tas ir impuls. Jo tas jau ir pārveidota elektrība. Jo principā mūsu muskuļi darbojas caur elektrību. Šeit arī ir ļoti viena un tad galvenā doma par to, ka viss mūsu ķermenis strādā ar elektrību, ja? Visi mūsu muskuļi. Ja mēs gribam taisīt kaut kādu kustību, tā kustība notiek tikai dēļ elektrības mūsu muskuļos. Un tur ir tā, ka mūsu smadzenes sūta signālu uz muskuli, un, kad signāls ir saņemts, tad muskulis taisa darbību. Ar EMS ir tieši tas pats. Tas ir atbilde, kāpēc EMS ļoti labi darbojas kā rehabilitācija. Yeah. Tāpēc, ka viņš palīdz atgūt tos savienojumus, tos neironu savienojumus. Jo vairāk tie neironi skries pa mūsu muskuļiem un pa tiem nerviem uz smadzenēm, jo lielāka un būs tā iedarbība rehabilitācija. Okay. Bet man liekas, visiem jaunajiem cilvēkiem, kas vai nu vēlas tikai pievienoties MS un izmēģināt, ja? Vai nu jau ir ieradušies uz treniņu, cik bieži tu pasaki, ka tās ir kosmosa tehnoloģijas? Jo man liekas, tad, kad, kāpēc tu pareizi ir pateicis, cilvēkiem ir bail, jo viņi nezina, kas tas ir, bet tu, kad stāstīji par šo tieši MS kostīmu, tad, kad tu pastāstīji, ka šīs tehnoloģijas tika pielietotas kosmosā, jo mēs visi tā kā kosmosā muskuļi nestrādā. Kad cilvēki atgriežas, tad viņiem vajag atjaunoties, un ka šie kostīmi tieši tiek pielietoti. Man liekas, uzreiz daudziem tāds, skaidrs. Man uzreiz ir skaidrs, jo tad, kad mēs gatavojamies sarunai, es sapratu, ok, tas ir impulss, bet vienalga likās, tas ir kaut kādas tādas tehnoloģijas. Šobrīd man vēl vairāk ir, man šobrīd vispār ir skaidrs. Es reāli, nākamreiz, ja es kādam stāstīšu par MS, es stāstīšu, ka tās ir kosmosa tehnoloģijas. Ok, šobrīd ir skaidrs, kas ir MS, arī skaidrs tavs ceļš, kā tu nonāci līdz tam, kā nekā jau no 17. gada aktīvi jau ar to darbojies un centies integrēt to latviešu tādā ikdienā, sportiskā ikdienā. Izejam cauri tādiem ātriem jautājumiem, kas varbūt palīdzēs vairāk izprast, kas tas tad ir līdz galam MS. Tāds jautājums, visticamāk, tu pat bieži ar to sastapies, bet mīts. MS ir tas pats, kas Topshop taureni, kuru uzliek uz vēdera. Es esmu piedzīvojis to reklāmu, kad reāli tu redzi uzliek taureni. Tu mēģināji to vai ne? Es vēl biju pārāk maz, bet es reklāmās redzēju, un viņi tur stāstīja, ka tev būs rezultāts. Tev nekas nav jādara. Bet es atceros, godīgi sakot, ir tā, ka es atceros, ka mēs pat lietojam tos, kad bijām bērni. Jā. Mēs liekam maksimālu impulsu un mums pat liekas, ka kaut kas tur bija. Bet, teiksim tā, ka EMS
parasti es saku tā, ka šo jautājumu es dzirdēju jau 1000 reizes, ja, bet es saku tā, ka pirmais ir varbūt tā, kā tas Top Shop varbūt ir kā vectevs EMS-am, kāds EMS ir tagad. Šeit ir tā kā EMS, jo viņš ir izmantojams gan arī medicīna, tā ir profesionāla iekarta. Un tā iedarbība ir daudz dziļākā un frekvence to, ko tu vari izdarīt tur iekšā. Ja? Viņa ir super profesionāla. Es varu uzlikt to dziļumu, to stiprumu un zonu izvēlēties. Ja? Šeit ir tā, kā, piemēram, tur, 90. gados bija pageri. Yeah. Un tagad salīdzināsim pageri un iPhone. Tas ir diena un nakts. Jā, tieši tā. Tas Top Shop ir pageris. Šitais ir iPhone. Skaidrs. Viņš pildīja kaut kādu savu funkciju, bet tas, laikam, netika tik daudz. Jā, tā funkcija bija ļoti, ļoti primitīva. Ideja. Muskuļu saraušana, bet tā muskuļu saraušana nebija ne tuvu tam, ko dara šie kostīmi. Tev pat jau ir ar ko salīdzināt, kā minēja, ka bērnībā tā. Man pat īsti pat paziņām nekam blakus nav bijis, lai pat saprasta par to. Bet skaidrs, tad tas īsti to nevar likt vienā grozā, mēs un Top Shop tālāk. Kā ideja, bet, kā es jau teicu, vai kā vectevs, vai kā pageris. Varbūt tad, jā. Mēs strādā tikai slinkajiem. Arī vismīļākais variants. Bet teiksim godīgi, ka cilvēkiem patīk neko nedarīt, viņam gribas neko nedarīt un saņemt kaut kādu rezultātu. Diemžēl es visiem cilvēkiem saku, ka tā nebūs. Jebkura gadījumā tev būs jāpastrādā, bet tas laiks, ko tu mocīsies, tas būs saīsināts līdz minimumam. Ja? Un parasti man ir tādi cilvēki, un es zinu, ka dažreiz arī izmanto kā tādus guļošus treniņus, kad cilvēks ej ar to kostīmu, viņš apguļas, un viņam tur taisa kaut kādas stimulācijas. Ja? Es saku, ka tas arī var būt, bet gadījumā, ja cilvēkam, piemēram, ka viņš nevar trenēties, viņam nedrīkst taist kaut kādas tur kustības, viņam nedrīkst taist dažreiz, ja ir tā, ka tad cilvēks var gulēt. Jo šajā gadījumā, ja cilvēks gulēs un būs tā stimulācija, efekts būs kādus 30% mazāk. Tāpēc es visiem cilvēkiem saku, ka, ja pat tu negribi neko darīt, tev vajag nedaudz pakustēties, lai tavs ķermenis saprastu, ka tu esi treniņā. Lai pareizi hormoni arī iedarbinātos. Kāpēc treniņā? Jo ir jāizeja līdz tai fazei, kad tavs ķermenis strādā. Pēc tam nonāk tāda faze, kad ir ļoti grūti, tev vajag sevi pārvarēt, un pēc tās pārvarēšanas tu vari atpusties. Jā. Un tavs ķermenis saprot, ka, man bija treniņš, es uztaisīju kaut kādu darbību, tagad es varu atpusties, un hormoni visi arī strādās daudz labāk, nekā tu vienkārši apgulsies un tur nezinu. Jo pēc idejas MS Fitness un vispār MS tērps palīdz nofokusēt to darbību uz konkrētajiem muskuļiem. Un uz konkrētām ķermeņa zonām. Jo pēc idejas, ne pēc idejas, bet cik es zinu, ka ķermenis un prāts īsti nesaprot, tu šobrīd roku kustini vai tu pietupies. Priekš viņa tā ir kustība, tu vienkārši šobrīd aktīvāk darbojies, attiecīgi pēc pulsa un tā tālāk. Tāpēc, mēs to zināsim. Vai MS ir bīstams veselībai? Arī ļoti, ļoti biežs jautājums bija kādu laiku atpakaļ, jo parasti ir tāds jautājums par sirds. Es nezinu, kāpēc. Varbūt tas ir kaut kāds izveidojis jau mīts par to, ka bet cilvēki prasīja, gadus atpakaļ, 5 atpakaļ, cilvēki prasīja par to, vai EMS iedarbojas slikti uz sirds. Un tad es sapratu, kāpēc ir tāds jautājums. EMS impulss, viņš nevar iedarboties uz mūsu organiem. Tas nav iespējams, jo mums organi ir apvelkti ar taukiem, ar tādu tauku slani, kurš nedod tam impulsam tikt. Ja? Un es pat teikšu tā, ka tas impulss ir
50 reizes mazāks nekā defibrillators. Ja? Jo parasti, ka, zini, ja to... Jā. Protams, visi mēs skatāmies filmas, mēs zinām, Jā. Un kad cilvēks prasa, vai EMS iedarbojas uz organiem, uz sirds un tā tālāk, protams, ne, jo tā iedarbība ir 50% mazāka. Ja? Impulss nāk tikai uz muskuļiem. Viņš nevar nākt dziļāk mūsu organiem. Un kad cilvēks prasa piemēram, par sirds, arī varbūt tā, kā man prasa, piemēram, ja tev palielinās pulss EMS treniņa laikā. Jā, pulss palielinās, protams, tāpat kā jebkurā treniņa, kura mums taisam. Bet šeit ir tā, ka mēs taisam 10 minūtes treniņu, pēc tam mums ir pauze, pēc tam atkal 10 minūtes. Mums nav tā, ka mēs bez apstājas tur uz 180... Nav tāds baigais kardio treniņš. Jā. Okay. Jo visu var kontrolēt. Un, protams, ka jebkurš treniņš ir izveidots tieši klientam. To, ka viņš individuāli grib. Jā, tieši tā. To, ko viņš grib. Un tā, ja viņš grib, piemēram, skriet ar šo kostīmu, un viņam vajag sadedzināt taukus, mēs skriesim. Ja viņam vajag nostiprināt muguras muskuļus, mēs taisīsim tādas darbības. Nav tā, ka ir kaut kāds šablons treniņš. Nē, šeit katrs treniņš ir uztaisīt tieši cilvēkam individuāli. Tāpat kā es to saprotu, kā jebkurš treniņš ar treneri, kur tiek noteikts tas mērķis, tā var būt problēma, ko mēs risināsim vai attīstīsim, bet šajā gadījumā ar šo terapeitu šīs darbs ir koncentrētāks un fokusētāks un jēdzīgāks, ja viņš tāds piepildīts ar rezultātu. 100%. Jo šeit katrs treniņš tev ir uz rezultātu domāts. Ja? Jo īpaši pēc pirmā treniņa, pirmais treniņš, tas ir vispār kaut kāda relikvija, man teiksim tā, ka cilvēks atnāk uz pirmo treniņu. Viņš neko nezina par EMS, viņam ir bail, es noņemu tas bailes, mēs sākam ar ļoti, ļoti mazu impulsu, un tad, kad cilvēks jau 10 minūtes saprot, ka EMS ir diezgan tā, teiksim, sarežģīti, tas nav viegli, teiksim tā, nav sarežģīti, bet tas, ka EMS nav viegli. Viņš domāja, ka es redzēju, tur kaut kur bija video, un tur cilvēks vienkārši viegli skrēja, un tu saproti, ka viss tavs ķermenis tagad ir saspringts, tu jūt, ka tev elpa paliek tāda, ka... smagāka. Jā, smagāka, tieši tā. Pēc tam sviedris nāk, un tu tas, kas notiek 10 minūtes, un pēc tam, kad nākamajā diena tu pamodies, tev ir jūtami visi muskuļi vai kaut kādi muskuļi, kuru tu vispār nezināji, ka tev tādi ir. Jo man cilvēki dažreiz zvanīja, man zvana cilvēks, saka, ka es nekad dzīvē nebiju vispār jūtis tos muskuļus, kurus es jūtu tagad. Pēc treniņa. Jā, vai cilvēks zvana man vai raksta, saka, ka es nevaru pacelties no gultas šodien. Vai bija tā, ka cilvēks ej ar muguru pa trepēm. Jā. Jo viņš nevar iet tā uz priekšu. Nav iespējams, jo visi muskuļi sāp tā, ka tu kaut kur patrenēs nereāli. Un tas ir tieši tāpēc, kāpēc es mīlu EMS. Tāpēc, ka man nav jāsaka, ka tagad tev 5 nedēļas tur aizies uz manu seansu, 5 nedēļas pataisīs seansus, un tev būs tur rezultāts kaut kāds. Nē, šeit tu atnāc, un tu jau pirmajā treniņa laika tu saproti, kas tas ir tāds, ka tas nav par kaut kādiem jokiem, Un otrais, kad tu pamodies nākamajā dienā, un tev visi muskuļi sāp tā, ka tu tur, sporta zāli bija trenējies. Okay, jā. MS ir tikai sievietēm. Ir tāds mīts. Ir tāds mīts, bet ir arī tāda, ka auditorija 30-35 plus vīrieši, kuriem tas ir super aktuāli tagad. Es tagad arī to saprotu. Bet pārsvarā teiksim tā, ka man 90% no klientiem ir sievietes. Gadus 5 atpakaļ tie bija 100. Tagad jau 10 ir vīrieši, kuri saprot. Džekijā vienmēr, ko es tur iešu? Jā, tur ir tāda liela tāda problēma. Redzi, šeit mums ir fitnesa zāle. Un tas ir tāds, kā cilvēks, ja viņš grib
uzkačāties, ja viņš grib notievēt, ja viņš grib kaut ko izdarīt, pirmais, kas nāk prātā, tas ir sporta zāle. Man ir jāiziet uz sporta zāli. Un tāpēc, kad piemēram, tur sieva vīram saka, ka, es eju tur uz foršiem kaut kādiem treniņiem, ar EMS un tā tālāk, viņš saka, ko tu man tur stāstīji, jā. Un man bija viens tāds storijs, ka pie manis nāca kliente, un viņa nodarbojas ar crossfitu, un kad jau, 3 gadus, viņa nodarbojas ar crossfitu, un viņa bija ļoti laba fiziska forma. Un viņai ļoti patika EMS. Un viņa man vienreiz teica, ka es atnākšu ar savu dēlu. Bet viņai dēlam tad bija 27 gadi, un viņš profesionāli nodarbojas ar crossfitu. Yeah. Un viņa teica dēlam, ka, arī, redzi, šeit ir tāda ideja, ka kad cilvēki aicina uz EMS studiju, viņi nesaka, kur cilvēks ej. Viņi saka, aiziesim ar mani. Okay, viņš atnāca, viņi teica, ka kostīms būs, tur kaut kāds ar elektrību un tā tālāk. Un viņš atnāca, viņa man teica, ka davai viņam iedot tādu normālu impulsu. Un mēs patrenējamies, un viņam bija ļoti grūti, nereāli, jo viņam bija ļoti, ļoti daudz muskuļu. Un jo vairāk tev muskuļmās, un jo mazāk tev ir taukuslānis, jo grūtāk tev ir, jo EMS iedarbojas dziļāk, vairāk, un tev vairāk ir jāstrādā pret saviem muskuļiem. Un jo vairāk tev muskuļi, jo grūtāk tev būs. Un viņam bija ļoti grūti, nereāli grūti. Un tas ir tāda ļoti interesanti. Tas bija ļoti interesanti. Paskatīties, kā cilvēks, kurš nodarbojas profesionāli, var pateikt par EMS, un kā viņam tas būs. Un viņam bija tas ļoti grūti. Ja. Vai mēs varam vienkārši šobrīd uzskaitīt tās, varbūt pat ne kategorijas, bet cilvēkus vai problēmas, ar kurām visbiežāk cilvēks var vērsties? Nav svarīgi dāma vai vīrietis. Ja, tātad, ko es sadzirdēju? Pirmais ir, ja tev ir problēmas ar muguru. Jā. Pareizi? Jā. Kas vēl? Pēc dzemdībām. Figuras atgušana pēc dzemdībām. Tas ir arī ļoti labs variants, jo sievietei ir tā, ka pēc dzemdībām, apmēram pēc 6 mēnešiem, jau var iet uz sporta zāli. Bet tu nevari iet, jo tev ir bērns. Un EMS studijā tu vari atnākt kopā ar bērnu. Yeah. Tas, jo visi treniņi ir individuāli, tie ir privāti. Māmiņas. Jā, tieši tā. Tu atnāc kopā ar savu bērnu. Bērns vai ir kaut kāda, kā viņš sauc, tāda speciāla. Ratos, jā? Jā, tie nav rati, tie ir tādi speciāli, kurus tu mašinu liec. Es nezinu, es saprotu. Tie ir ļoti vienkārši, tu vari paņemt čiks, kā tādu groziņu, atnākt, un parasti tā arī mēs darām. Ja, piemēram, cilvēkam, mammai nav laika, tad viņa atnāk, bērns ir šeit, kopā pie viņas. Ja vajag kaut ko tur izdarīt, palīdzēt kaut kā bērnam, viņa uzreiz var to izdarīt, jo redzi viņai tas kostīms, viņš nekā neapgrūtina tavu darbību. Jā, tas ir tu vari brīvi kusteties, tu vari darīt, ko gribi. Tātad, ja ir problēmas ar muguru, jaunajām māmiņām. Jā, tas ir divi galvenie. Bet ir tā, ka, piemēram, ja cilvēkam ir vajadzīgs tonus, piemēram, pirms brīvdienām? Jā, pirms brīvdienām cilvēks grib sagatavoties. Ļoti ātri var atgūt muskuļu tonusu. Ļoti ātri arī ādas tonus, kā anticelulīti un kā limfodrenāža, kā es jau teicu. Jā. Ka ir tādas mini kursi, mini programmas, kad cilvēks var 10 dienu laikā notievēt 2-3 kilogramus. Labs rezultāts. Jā. Jo tas ir, jo tad mēs strādājam tā kā ekspres tāda programma uzreiz. Un tas muskuļu tvirtums atnāk arī ļoti labi. Īpaši sievietēm un ātri. Ir tā, ka tu uzreiz vari pamanīt pēc 3. 4. reizes sievietēm, ja tas galvenais šī zona, gurni un veders. Tas ir pirmais, kad
sieviete atnāk uz 4. nodarbību un saka, wow, es jau jūtu. Man tieši tāpēc patika EMS, ka es varu uzreiz just kaut kādu rezultātu. Un tas rezultāts, kas jau teicu, tas ir tāds pamanāms muskuļu tonus. Jā. Mēs jau daļai bijām, vai ir kāda vēl varbūt grupā? Ir vēl viena grupa, tas ir tāda, teiksim, kā jauna grupa, es par to jau zināju no paša sākuma, bet nebija tāda pievērsta uzmanība. Tam, ka EMS iedarbojas uz dziļiem muskuļiem ne tikai mugurai, bet arī iegurnim. EMS būs ļoti labs sievietēm, kuri tuvoja īpaši, ja? Jo vispār EMS būs labs sievietēm, bet šajā gadījumā, par ko mēs konkrēti runāsim, tas ir par dziļajiem iegurņa muskuļiem un par intīmu muskuļu zonu. Jo viņš tiešām ļoti labi iedarbojas un man ir tāds case par sievieti, kura izmantoja Kegeļa vingrinājumus, gadu. Un viņa izmēģināja 4 treniņus EMS pie manis. Un viņai tas rezultāts atnāca daudz ātrāk. Viņai ārsts pārbaudīja un teica, ka wow, kā tas var būt, ka tu jau gadu taisi, bet šeit 5 reizes. Tāpēc, ka fokusēti uz konkrēto zonu un konkrētiem muskuļiem. Jā, kaut mūsu treniņi nebija fokusēti tikai uz to zonu. Tas ir ļoti interesanti, un es domāju, ka principā jau EMS jau sāk izmantot arī tievēršanai, un ir kaut kādi semināri, ir kaut kādi jautājumi, pētījumi un tā tālāk, un EMS jau vairāk un vairāk pasaulē vairāk sāk pievērst uzmanību EMS-am, kā tādam līdzeklim, kā, piemēram, svaru zaudēšana. Yeah. Ir kaut kādi fórumi, un tagad būs arī fórumi, kur jau par EMS būs runa par to, ka viņš ļoti labi iedarbojas. Par muguras muskuļiem, kas jau teicu, tā ir dziļa iedarbība. Par iegurņa muskuļiem un par tonusu, ko EMS dod, un dod ļoti, ļoti īsa laika. Tas ir pats galvenais. Tāda īsa laika, ka tu jau 10 minūtes treniņa, tu jau saproti, ka tas iedarbojas, nākamā diena tu jau jūt, un pēc 4. reizes tu jau vari pateikt pats, ka wow, es jūtu muskuļu tonusu. Jā. Un pēc tam jau sākas tas, piemēram, ja mēs ejam uz tauku dedzināšanu, tad pēc kādas tur 7. 8. reizes jau var teikt par to, ka būs tauku dedzināšana. Mēs labi jau sapratām, ka mēs palīdz iedarbināt muskuļus, tā lai viņi sāktu strādāt, bet jautājums, vai mēs ir domāts muskuļu masas audzēšanai? Jā, šeit ir tāds ļoti liels, labs jautājums, bet man patīk atbildēt godīgi. Ja tavs mērķis ir plus 10, plus 15 kg, tad tas tev ir jāiet uz sporta zāli. Jā, ar EMS mēs varam pacelt tavu svaru 3-5 kg vienkārši. Tas nebūs problēma. Bet ja mēs runājam jau par kādu konkrētu hipertrofiju, kad tev vajag iet tur uz... Ja tu gribi pacelt savu svaru, savu muskuļu masu, tad tev ir jāceļ lielākus svarus un tā tālāk. Un EMS nav par šo vispār. Es tā arī saku, ka ja tu gribi nedaudz pacelt, tonusu, nelielu tur 3-5 kg, tad ok. Ja vajag 10, 15, 20, tad tikai sporta zāle, tikai fitness un tikai lieli svari. Tad, cik saprotu, MS ir vairāk par to muskuļu spēku, nevis varbūt par masu. Izturība, spēks un laba forma. Jo redz, šeit var sadalīt fizkultūra un sports. Jā. Un ir tā, kā sports, kad tu ej uz sportu, tev būs traumas, tev būs kaut kādas problēmas un tā tālāk. Tad, kad mēs strādājam virs... Tieši tā. Tu izspiež savu organismu, kad tu ej tur uz crossfitu kaut kādam sacensībam, kad tu vispār ej uz sacensībam, kad tu ej uz kaut kādu tādu lielaku nekā amatieru līmeni. Jā. Tu uzreiz, tavs organisms uzreiz būs tāds, saspiests, teiksim godīgi. EMS ir vairāk par tādu relaksāciju, relaksējušu,
nesaspringzināt savu ķermeni tieši, ja, neparslogot, nevis saspringzināt, bet neparslogot savu ķermeni. Tā, lai tas būtu, tā, lai tas ietu uz tava laba, nevis, lai tu zaudētu savus kaut kādu enerģiju un spēku un veselību. Ja? EMS ir par veselības un pašsajūtas palielināšanu. Ja. Lai tu esi aktīvs dzīvē, iespējams pat šajā gadījumā iekonomēt laiku. jā, protams. Okay. Pastāsti vispār, kādas tad ir iespējas trenēties individuāli vai pārus grupās, jo tu minēji par to, ka ir studija, ir zāle, bet kā var trenēties, kādas ir iespējas? Parasti cilvēki man trenējas vai nu divatā pāros, divi cilvēki, kuri pazina viens otru. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo ir jābūt tādai atmosfērai, lai cilvēki jūtas labi un forši. Un kad tu esi viens ar savu treneri studijā, tad tu jūties ļoti labi, ja? Jo neviens uz tevi neskatās, tev nav jāgaida, kamēr pieies tava rinda un tā tālāk. Un cilvēki, kuri pazina viens otru, arī divatā. Mēs trenējamies vai nu tā, vai viens cilvēks, viens pret viens, vai divi klienti un treneris. Kāpēc tik mazas grupas? Tas tieši domāts par individualitāti. Individuāli un privātums, teiksim tā. Jo tas ir kaut kas ir nepieciešams daudziem cilvēkiem. Ja? Jo man bija tādi klienti, kuri, piemēram, klientam ir liels svars. Tur 120 plus kilogrami sievietei. Un viņai neērti iet uz parastu sporta zāli. Ko par mani pateiks? Jā, pat ja viņa būs tur ar savu treneri. Viņai ir nekomforti. Viņa nejūtas labi. Un es nezinu, dažreiz man ir tā, ka es kādus, vienu reizi gadā es eju uz fitnesa nodarbību, uz fitnesa zāli, paskatīties, kas tur notiek. Un, tur reāli ir tāda sava kaut kāda atmosfēra tāda. Tur ir tādi džeki, kuri taisa liftingu, ir, bet es tur neredzēju lielas sievietes. Es tur tos neredzēju. Ir tā, ka cilvēks pat, ja viņš grib kaut ko mainīt sevi, viņam būs ļoti neērti aiziet un uz mani tur skatīsies cilvēki, viņi tur, ko viņi padomās par mani un tā tālāk, vai varbūt viņi smiesies. Šis gan ir paradoks, it kā mēs dodamies uz sporta zāli, lai pilnveidotos. Ja tev ir liekais svārs vai vēl kaut kas, bet vienalga daudziem ir... Bet pārsvarā, ja tu tur esi, tu redzēsi sievietes, Skaistā sporta tērpā. Jā, tu redzēsi tur skaistus cilvēkus, tieši tā. Jā. Kaut ja ideja ir tāda, ka cilvēkam ir jābūt tādai vietai, kur viņš var padarīt sevi skaistu. Bet tad, cik saprotu, tā ir tāda individuāla pieeja, protams, nelielas grupas, līdz 2-3 cilvēkiem. Jā, 2-3 maksimums. Jā, lai, tātad jūs vienkārši ar draugiem varat aiziet un kārtīgi pasportot. Un, cik saprotu, lai arī tu vari individuāli arī, teiksim tā, pieiet pie katra un kontrolēt to impulsu, to daudzumu, to kvalitāti. Jā, protams. Tā ir domāts. Jā, piemēram, jo cilvēkam ir savs mērķis un cilvēkam ir kaut kādas savas zonas, uz kurām viņš grib vairāk pastrādāt. Tad mēs arī varam strādāt. Un es personīgi varu pievienot to impulsu. Tas impulss ir arī domāts, jo katram cilvēkam ir savs individuāls profils. Un tajā profilē ir jau salikts tas impulss, kurš ir domāts tieši tam cilvēkam. Tas sanāk, ir programma, kurā es tieku pieregistrēts un var sekot līdzi tam progresam un attīstībai un tad arī fokusēt vai arī pielabot to, kam labāk pievērst uzmanību. Un ir tā, ka, kad tu atnāc uz pirmo treniņu, tev ir, piemēram, no 1 no 10 tas stiprums impulss. Bet pēc 5 nedēļām tev tas stiprums jau ir 5 no 10. Un ja tu to nejūtīsi, tu jūtīsi, ka treniņi ir grūti,
kaut pirmā treniņa, kaut 15. treniņa tev būs grūti. Jebkura gadījuma. Ja? Jo cilvēki man bieži arī prasa, vai būs kaut kāda vieglāka. Nebūs. Es saku, nē. Ja tu gribi rezultātu, jūs atnācāt kustēties. Jā, tieši tā, vieglāk nebūs. Bet redzi, ja tev šeit ir līmenis 5, tev ir grūti uz 5. Šeit uz 1. Ja es tev atgriezīšu uz 1, tu teiksi, kas tas ir tāds? Es neko nejūtu. Kaut pirmā treniņa tev bija ļoti, ļoti grūti. Jo mūsu muskuļi ļoti ātri pierod pie jebkuras slodzes. Un šeit ir tā, trenerim vajag to slodzi palielināt ļoti pakāpeniski, tā, lai klients to nepamanā, bet tajā pašā laikā, lai viņam visu laiku paliek grūti. Un katru minūti tas impulss iet augšā, un tu it kā sāki ar tev bija grūti, beigas tev arī ir grūti. Jā, tā ka tu jūti to piepūli. Jā, jo impulss palielinās, un tas ir, teiksim tā kā, ja mēs var salīdzināt ar svariem zāli. Ja mēs sākam ar 500 gramiem un pabeidzam tur ar 10 kilogramiem uz katru tavu muskulīšu. Jā. Bet kā ir mums ir, kā ir šobrīd, kāda ir situācija? Es varu iet un trenēties tikai studijā, kopā individuāli ar tevi, vai es varu arī pats, varbūt iespējams, vai es vispār varu iegādāties šo tērpu? Jā, jo pašlaik ar šiem tērpiem tas ir iespējams, un tas arī ir arī tāda doma, ka EMS-am ir jābūt pieejamam jebkuram cilvēkam. Un mēs ar to arī strādājam, un mēs to arī mēģinām uztaisīt. Un ceru, ka izdosies uztaisīt tā, ka EMS būs tik populārs kā parastais fitness. Un kad cilvēkam pasaki EMS, viņš uzreiz zina, kas tas ir. Un tagad ar šiem kostīmiem tas ir iespējams. Cilvēks var gan nopirkt sev personīgu kostīmu un izmantot to mājās. Tas ir pirmais, tas ir tāda home system. Tas ir sistēma, kur pilnīgi dod tev iespēju trenēties, kad tu gribi. Tu vari ņemt to atvaļinājumu, tu vari skriet ar šo kostīmu pa mežu, tu vari iet ar šo kostīmu arī sporta zāli. Tā arī izmantojam EMS. Tagad es jau redzu daudz storijos, ka tieši šos kostīmus izmanto tā. Un tu vari iet uz jogu ar viņu. Ja? Tu vari staigāt. Es pats personīgi vasarā kad braucu, es ieslēdzu masāžas režīmu. Pie stūres? Jā, tieši tā. Es ieslēdzu braucu atvaļinājumā, jau pasportoju pa ceļam. Jā, tieši tā. Braucu uz treniņu, vajag iesildīties čiks masāžas režīmu un viss labi. Vai pēc treniņa relaksējuša režīmu varu ielikt. Ļoti universāls. Jā. Ļoti universāli, ka es jau teicu, tas ir ļoti galvenā ideja, ka EMS viņš aizvieto ne tikai treniņu, bet arī tādas procedūras kā anticelīta, limfodrenāža un masāža. Un tur ir relaksējuša masāža vai tāda masāža kā taisīmiešu masāža, teiksim tā, jā. Būs tādas sajūtas tavam ķermenim. Tu minēji aizkadrā, ka šobrīd ir tā kā varbūt jauns virziens, kas ir pieejams arī biznesam. Jā. Pastāsti par to vairāk. Un šeit tas virziens ir domāts fitnesa treneriem, tas ir domāts fizioterapeitiem un beauty specialistiem. Visiem cilvēkiem, kuri grib palīdzēt saviem klientiem dabūt rezultātu daudz ātrāk un varbūt vairāk iedarbināt muskuļus. Ja? Un šīs piedāvājums ir domāts tieši šiem specialistiem, jo šeit ir gan EMS apmācība, gan pārdošanas apmācība, un tas komplekts viņš ir domāts, cilvēks var gan nopirkt sev to biznesa komplektu uzreiz, vai arī ir tāda speciāla iespēja, ka viņš var izmēģināt un ienākt šajā EMS sistēmā jau no 3000 eiro. Jā. Jo parasti ir tā, ka profesionāli iekārtējamies, viņam maksā no 15,000. Un, ja cilvēks grib ienākt, viņam dažreiz ir bailes, viņš nesaprot, vai viņam izdosies tur kaut ko izdarīt. To atpelnīt. Bet šeit mēs izdarījām tā, ka mēs varam
maksimāli ar ērtiem nosacījumiem uztaisīt tā, lai cilvēks var nomāt galveno to iekartu, kura maksā, vairāk, kura tieši maksā to lielāku daļu. Cilvēks var to nomāt, un viņš var nopirkt sev personīgus tos kostīmus un izmantot kostīmus uz saviem klientiem. Okay. Un mēs arī palīdzam cilvēkam dabūt klientus, mēs palīdzam, mēs apmācām, kā pareizi runāt ar klientiem, kā sniegt viņam to pareizo EMS ideju un kā palīdzēt tieši cilvēkam ar viņa problēmu. Okay. Un kur var atrast informāciju, ja gadījumā es esmu, piemēram, Instagram. treneris? Jā, man Instagram var uzrakstīt un tur arī var paskatīties. Jā, tur var atrast video, tur var visu redzēt un var arī uzrakstīt vai arī piezvanīt, gadījumā, ja cilvēkiem ir kaut kādi jautājumi. Un, ja viņam ir interese, parasti ir tā, ka cilvēks, ja viņam ir interese, viņš ej uz Instagram, viņš tur skatās, izpēta, un pēc tam varbūt uzrakstā vai arī piezvana. Jā. Tu minēji, ka biznesa, varbūt klientiem, tie, kas jau ikdienā nodarbojas, ar kaut ko viņi gribētu paturpināt un papildināt savu nodarbi ar MS tieši terpu, lai varbūt viņu produkts un to, ko viņi dara, būtu efektīgāks. Kā ir ar parastiem cilvēkiem, piemēram, kas trenējas? Es vēlos iegādāties šo kostīmu, vai man ir pieeja arī kaut kādi treniņi vai vingrinājumi, kaut kādas programmas, kas ir man, pēc kurām es varu sekot arī mājās trenēties? Tagad ir tā, ka mēs varam pasūtīt arī online treniņus. Jā. Un tagad mēs strādājam uz to, kā uztaisīt tādu platformu, kur cilvēks var uzreiz trenēties jau iekšā tur platformu. Vai tas būs vai Telegram vai WhatsApp kanāls. Tas noteikti must have, jo īpaši tas varbūt arī pātrinās to galveno mērķi, lai mēs ir tāds visur, un viņš ir viegli pieejams. Un tu vēl vienreiz investējot, vienkārši vari darboties savērtā laikā, savērtā vietā un tā tālāk. Ja redzi, tagad ir tāda ideja, ka izveidot, grupa jau ir izveidota. Tur būs gan par ēšanu, jo redzi, ir tā, ka cilvēkam ir grūti, ja viņam ir savs personīgs kostīms, viņam vajag to supportu. Viņam vajag, lai kāds seko, ko viņš dara, to rezultātu, lai kāds cilvēks atseko. Un tā, lai būtu gan ēdināšanas plāns, gan treniņi tur iekšā. Un tas arī viss jau ir gatavots, un drīz jau būs startēts. Ok, super, tad vēl veiksmi un gaidam, noteikti gaidam. Un tā, cik saprotu, ja es dodos arī individuāli trenēties pie tevis, tad man arī ir uztura plāns, vai ne? Tiek pieregulēts tā, lai protams. Tas rezultāts, protams, arī ir labāks. Jā, jo rezultāts ir ļoti atkarīgs no ēšanas, protams. Un, kā mēs negribētu, mēs nevaram neko ar to izdarīt, un mums ir jāiet pareizi, ir jāskatās savai ēšanai, bet tas EMS, viņš dod to fizisko slodzi, kas ir vajadzīga. Tādu pašu kā zālē, bet jebkura gadījumā, es palīdzu gan ar ēšanas plānu, gan ar soļošanu. Jo jebkura gadījumā, ja tu trenējies un tavs mērķis ir, piemēram, nomest kādu svaru, tev ir jātaisa pēc iespējas vairāk tas fizisks slodzes. Un kad cilvēks, piemēram, man saka, ka viņam nav laika, es saku, ka tev prioritāte nav. Jā, noteikti. Jā, tieši tā. Un ja cilvēkam ir prioritāte un viņš tiešām grib, tad mēs tiešām varam sasniegt, un mēs sasniedzam lielus rezultātus. Un tie rezultāti ir atkarīgi no ēšanas, no ūdens, no soļošanas, protams, cik daudz soļus tu taisi pa dienu. Ja? Jā. Un, protams, no treniņiem. Tas ir tādi 4 galvenie.
Un, protams, mēs uzreiz arī jūtam rezultātu, bet pat to sajūtu mēs uzreiz varam redzēt un pat sajust pēc pirmā treniņa. Jā, tas uzreiz. Jā. Ko tu teiktu cilvēkam, kurš joprojām domā, ka MS ir tā kā uzmešana, ka tas nav pa īstam, tas ir kārtējis kaut kāds. Jā. Ko tur, es uz zāli staigāju, svaru ceļot. Tas ir sports, kas tas tāds ir MS. Kā es jau teicu, man tāpēc arī patika MS, ka jebkurš cilvēks, bet es vēl nevienu neredzēju. Es visiem saku, ja jums ir kaut kādas šaubas par MS, jūs varat atnākt. Ja? Kaut tu esi tur profesionāls, kaut kāds, nezinu, atlēts un tā tālāk, tu vari atnākt uz MS. Pirms tā, ka tu teiksi, ka tas nestrādā, mēs ar tevi pastrādāsim, un pēc tam, es arī filmēšu, ka tu teiksi, ka EMS, tu nevarēsi pateikt, ka EMS nav efektīvs. Tu vari pateikt, ka tev nepatīk EMS, tur, nezinu, dēļ impulsa, tu vari pateikt, ka tev nepatīk principā EMS kā ideja, bet tu nevari pateikt, ka EMS nav efektīvs, jo tas nav iespējams, jo EMS efektīvi iedarbojas uz taviem muskuļiem tā, ka tu nevarēsi pateikt, ka nē, tas nestrādā. Tādiem cilvēkiem noteikti vajag to uzreiz maksimāli tieši efektu. Vienmēr būs skepse, bet visiem iesakām aiziet pamēģini. Jā, izmēģini. Pusstunda draugs. Pirms kaut ko pateikt vai pirms kaut ko padomāt, izmēģini. Tikai vienreiz un viss. Nekas vēl nebūs vēl vajadzīgs. Jo pēc tam tu jau sapratīsi. Un ir ļoti daudz cilvēku, kuri atnāk, un viņi tādu, ko es darīju pirms tam? Kāpēc es biju vispār zālē? Es tagad jau uz zāli neeju kādus, 8 gadus, ka es jau teicu, ka es dažreiz vienu reizi gadā atnācu tur, paskatīties, kas tur notiek. Jo kad parādījās EMS, es atceros, ka pie manis atnāca draugiem, mēs tajā laikā, kad es biju universitātē, mēs ejam uz parastu zāli. Mēs tur reāli kačējamies, mēs visu taisam pēc programmām, ēdam tur. Sekojam līdz uzturam. Jā. Viss super pareizi, tur mums bija proteīni, tur un tā tālāk. Un pēc tam, kad parādījās EMS, mani draugi bija jau Latvijā arī, un viņi atnāca, viņi tad saka, ejam uz zāli, un es tad, tas neiešu. Nē. Es jau zināju, ka tagad 20 minūtes EMS sporta terpa, paskriešu pa celiņu, un viss man jau notiek treniņš. Viss, pēc tā, es jau teicu, kad uz 8 gadus es jau vispār neeju uz parastu sporta zāli. Okay. Jo es nevaru pat saprast, kā tur var iet, ja tu 2 stundas man ir vajadzīgas. Man vajag savākt somu, man vajag tur atnākt, tur kaut ko padarīt, un tur reāli tu tēri ļoti daudz laika. Bet ar EMS vēl ir viens tāds ļoti laba ideja par EMS ir to, ka tev neko nav jāņem līdzi uz EMS. Kādreiz gribēju prasīt, ko man jāliek somā, lai es nāktu uz treniņu? Neko. Ja tu gribi, tu vispār neko nevari likt. Tev nekas nebūs vajadzīgs. Bet, jo, skaties, dvielis ir jau studija. Triko, kas ir zem šī kostīma, jau ir studija. Trenēties var zeķes. Pat zeķēs, pat tev apūsnā. Un dažreiz ir tā, ja cilvēks vispār, aizmirsa savu somu vai ko vispār aizmirsa, ja viņš var atnākt tā. Parasti ir tā, ka cilvēkam jau pēc kāda laika viņš tur, grib trenēties tikai savas krosnes. Grib trenēties krosnes, labi. Vai dvielis, arī dažreiz cilvēks ņem savu dvieli, bet tas ir viss. Tu to saproti tikai tad, kad tu sāc trenēties. Jā, un tas nav tā kā problēma, ja tu piezvani un saki, es aizmirstu savu somu. Tu vari tā trenēties. Un ir arī cilvēki, kuri pērk, piemēram, sev personīgu kostīmu šo. Un šajā kostīmā, piemēram, viņš atnāk un viņam jau ir gatavs tas kostīms. Viņam pat nevajag triko. Tāpēc, ka tas ir individuāli. Jā, tieši tā. Tad reāli, draugi, pusdienu pārtraukumā vienkārši iebraucat, patrenēties un pat neko nenokavēsiet, tad pakaļ pie darba būsiet.
Ja cilvēks, tad droši var arī pateikt uz kameru, ja cilvēks vēl joprojām šaubās, iedrošina viņu uz to pirmo treniņu, lai viņš atnāktu un izmēģinātu. Ko tu viņam teiktu? Es viņam teiktu, ka tas ir varbūt pats galvenais, ko tu vari atvērt par sportu savā dzīvē. Ja pirms tam bija tā, ka tu nezināji, ar ko tev vajag nodarboties, ko izmēģināt. Šeit, EMS, tev ir gan treniņš, gan anticelulīta masāža, gan limfodrenāža, gan dziļa muskuļu masāža. Un šeit ir iekšā viss, kas ir vajadzīgs tavai labsajūtai un tavam labam ķermenim. Un tāpēc izmēģināt to, es visiem saku, ka EMS izmēģināt, un tas nav kaut kāda liela problēma. Ja? Tu izmēģini, un tad tu saproti. Jo 99% no tiem cilvēkiem, kuri atnāk uz EMS treniņu, viņi paliek ļoti pozitīvi noskaņoti. Viņi saka, wow, tas ir kaut kāds interesants experience, kas ar mani notiek. Un visi tie cilvēki, kur izmēģinā, viņi pārsvarā arī rekomendē saviem draugiem. Un tiešām ir tā, ka tas ir kaut kāda tāda inovatīva tehnoloģija, kas tiešām patīk no pirmas reizes. Man šogad laika bija tikai 2 cilvēki, kuriem nepatika EMS. Pirmā bija sieviete, kura teica, ka viņai patika vairāk nodarboties ar crossfitu. Viņa teica, ka EMS ir ok, bet viņa godīgi teica, ka man vairāk patika nodarboties ar crossfit. Un otra sieviete bija, tā ir mana draudzene, un viņai vienkārši nepatika principā tāda kā elektrība. Ja? Viņai nepatīk. Bet viņa joprojām ir mana kliente, viņa pie manis nāk, un viss notiek, dažreiz viņa pazūd, bet pēc tam atkal... saprot. Viņai nepatīk, bet viņai nav citas... viņa negrib iet uz zāli, viņai nezina, ar ko viņai nodarboties, bet šeit viņa redz, un viņa zina, ka viņai ir rezultāts. Un jūt. Jā, un jūt, un viss, un tā šeit ir gan motivācija, gan tā elektrība, gan viss viņai ir tā kā. Bet viņa tagad arī, viņa ir pie manis, viņa trenējas. Okay. Šodien arī būs treniņš. Redz, kā super. Ok, super, paldies tev liels. Patiešām iepazinām vairāk, kas ir EMS. Un, draugi, iesaku izmēģināt. Es noteikti gribu aiziet. Un saprast, kas tad, kāda ir tā piepūle. Ja? Man ir skaidra piepūle, ka es ceļu svaru. Ja? Tur hantelis vai vēl kaut kas. Kas tad te būs īsti? Reāli, liels plus tā, ka vispār nekas līdzi nav jāņem. Es saku, ka man ļoti, es nesen sapratu, ka man ļoti patīk, kad cilvēks atnāk pirmo reizi. Un man ir iespēja dot viņam tas sajūtas. Jo tas sajūtas nav, tu nevari tos salīdzināt ne ar ko. Ar to, ko tu biji jutījis savu dzīvi. Tas ir kaut kas jauns. Un dēļ tam jaunam sajūtām cilvēkam ir jau jāatnāk un izmēģina. Jo tas ir ļoti forši. Tas ir kaut kas tāds, wow, tu impuls ir ieslēgts, tu sāk trenēties un tu tāds, wow, tu saproti, kas notiek, pēc tam impuls paliek tāds stiprāks un pēc kāda laika viņš jau ir tāds darba režīma un tu saproti, ka, interesanti, wow, kas notiek. Un tavas smadzenes nesaprota, kas notiek. Ķermenim kaut kas notiek, tā darbība notiek, bet smadzenes joprojām nesaprot. Kā tas var būt? Ka tu it kā skrien, bet tev ir ļoti grūti. Jā. Tas ir tāds, kaut kas jauns. Kaut kas jauns ķermenim, arī prātam. Prātam, ķermenim, protams. Tas... Laba pieredze. Jā. Laba pieredze. Es domāju, tie, kas ir ikdienā ļoti aktīvi un tomēr izmanto šo formulējumu, ka man nav laika. Man liekas, ka viss. Es saku, kad paradies EMS, tev nav iespējams tāds variants, ka tu teiksi, ka man nav laika. Come on, 30 minūtes ir jebkuram cilvēkam. Jebkuram cilvēkam. Ja mēs runājam par parastu zāli vai tur par kaut kādam sportam nodarbībām, ok.
mēs varam pateikt, ka, jā, tiešām tev nav tur 2 stundas laika. Šeit 30 minūtes nav iespējams. Un es pat vairāk teikšu, ka man ir cilvēki, kuriem ir mājas kostīmi. Un es zvanu, es saku, tu nodarbojies? Jā. Tas bija man vasara klienta nopirka. Es pēc nedēļas viņai zvanu, viņa saka, man nav laika. Un tiešām, ja viņi ir 4 bērni, un viņai nav laika. Bet es saku, ok, bet kad tu brauc ar mašīnu, tu taču vari izmantot TMS. Viņa saka, jā. Un pēc tam viņa saka, točno, man taču vakarā ir online nodarbības. Un tajā laika, kad man ir online nodarbības, es varu apdzert TMS un trenēties. Jā, paralēli. Un mēs tā izrisinājām. 4 bērni cilvēkam ir. Un viņa domāja, ka viņai nav laika, bet viņai ir laiks. Pat šādi. Tu vari braukt pie stūres, tu vari atrast tam laiku. Noteikti. Tu vari atrast laiku. Galvenais ir tā ideja, saprast, kāpēc. Jo, un kā viņu pareizi pielietot. Jā, kā es jau teicu, jo cilvēki tagad jau saka par to, ka sports, mēs teiksim tā nevis ēmēs, bet sports arī, ka sports tagad ir domāts arī labsajūtai, kad tu jūties labi. Tas ir galvenokārt. Jā, pats galvenais, jo tev vairāk enerģijas, jo tu labāk jūties, tev ir vairāk foršas idejas, realizācija un tā tālāk. Un pēc tam tikai nāk pats ķermenis. Tā uzmanība, ko tu vari terēt uz savu ķermeni, tas ir arī pats galvenais. Cik daudz laika tu esi gatavs terēt sev. Jā, ok. Nu, super, forši. Tad, draugi, pieskamies Instagramā, cik es zinu, arī ir mājaslapa. Jā, msfitness.lv, pareizi? Jā, tur viss ir uzrakstīts. Viss ir aprakstīts. Ja rodas jautājumi, kas tas ir par zvēru, tad piesakojam, droši rakstam Artjomam, viņš atbildēs uz visiem jautājumiem, palīdzēs. Un tiekamies treniņā. Jā. Pareizi. Super. Paldies tev liels par sarunu.